Labdien, klātesošie interesanti un prieks jūs redzēt šajā brīvdienā, ka varējāt atrast laiku, lai atnāktu paklausīties par dabisko pļauju atjaunošanu un tīri to uzklausīt, kā tad dabas fondam ar šo ir gājis un kāpēc mēs to daram. Un jā, vispirms paldies Rūtai par šo iniciatīvu, kad otro reizi jau mums ir iespēja šādu pasākumu rīkot un īstenot tīri lielā mērā pateicoties vienas Rūtas iniciatīvai un vēlmei to darīt, to pļauvas jautājumu pilsētas vidē pacelt publiskāku. Bet jā, tad es esmu Baiba Straziņš, pārstāvu Latvijas dabas fondu un šeit pastāstīšu par mūsu būtī lielāko zālāju projektu pieredzi un vispār to, ko dabas fonds dara ar zālājiem un kā mēs to daram un kā mums veicas. Tad īsumā Latvijas dabas fonds ir nevalstiska organizācija, kura dibināta jau 90. gadā, un kopš tā laika mums ir tā turpinām saglabāt to misiju, vīziju un mūsu virsuzdevumu iestāties par dabas daudzveidības saglabāšanu. Un tās ietveros mēs gan iesaistāmies dažādos politikas veidošanas pasākumos, taču sekojam līdz likumdošanas aktiem un tādām lietām. Veicam sabiedrības informēšanas izglītošanas darbu, kā piemēram rīkojam šādu veidu festivālus. Daudz darbojamies izpētē, aizsardzības plānošanā un praktiskā atjaunošanā. Mēs šo gadu laikā esam gan upes latlīkumojuši, gan purvus samitrinājuši atpakaļ, restīvi vēruši ciet grāvis, damļus likuši ezeru, niedrājos, attīrījuši vietas, kur, lai ūdens varētu kustēties tādās ļoti blīvi aizaugušās vietās, gan zālājus atjaunojuši, likuši ligzdas mākslīgās un sabiedrības iesaistas aktivitāšu ietvaros, liela daļa ir dzirdējuši pamanījuši kaut kur par mūsu tiešsaistes kamerām, kas ir viens tāds no tādām mūsu lielākajām aktivitātēm, kā cilvēkiem rādīt, kas dabā notiek un tā palīdzēt un tos praktisku dabas procesus labāk saprast un izprast un pamanīt. Un tad, kopš viss te jau ilgus gadus, kopš 2001. Gada, faktiski viens no tiem mūsu galvenajiem fokusiem ir bijis uzmanību uz dabiskiem zālājiem, to saglabāšanu. To laikā esam īstenojuši gana daudz dažāda apjoma un mēroga iniciatīvu, sadarbojoties gan ar vietējām nevalstiskām organizācijām, gan pašvaldībām, gan zemju īpašniekam. Un, sākotnēji tie vairāk bija tādi vairāk tīri krūmu ciršanas un tādas lietas, tad pēdējos gadus jau tie ir grāvju aizbēršana, ganību infrastruktūras izrīkošanas un dažādu jaunu metožu atjaunošanas meklēšana un testēšana. Un tad, tas pēdējais, pārsvarā mums tie projekti tomēr ir meklējam jaunas partneris, jaunas sadarbības vietas, kur to darīt tajā projekta izstrādes sadījā, bet tad šobrīd tāds aktuālais ir parkveidu pļauju atjaunošanas projekts, kurā meklējam arī šobrīd procesā, kādam gadījumā ir aizaugas parkveidu pļauju un būtu ieejams gribētu to atjaunot, tad var pie mums interesēties. Un, tā atrodas aizsargājumā dabas teritorijā, tad varbūt mēs varam vēl ielikt vilcienā un kaut kādu atjaunošanas darbus veikt arī jūsu teritorijās. Un paralēli jau kopš 2007. Gada mēs arī veicam praktiski ikdienas zālē apsaimniekošanas darbu, gan pērkot, sadarbojoties ar lopkopjiem un veicot noganīšanu, gan izveidojot mūsu mobilo ganāmpulku, gan vācot sienu, pļaujot pļavas un vienkārši darot praktisko pļauju kopšanas darbu. Bet pēdējos gados tad līdz tiem praktiskajiem darbiem mēs arī aizvien vairāk meklējam citus veidus, kā dabiskām pļauju saglabāšanai palīdzēt. Un tas piemēram, rīkojot šādu festivālu vai izveidojot dabisko pļauju produktu, tādējādi darot redzamāku, palīdzot labāk saskatīt tos cilvēkus un tos zemniekus un saimniekus, kuri ražo pļauju apsaimniekošanas ietvaros, ražo arī produktus un palīdzot viņus saskatīt un ikvienam interesantam pērkot, piemēram, viņu produktu pakalpojumus, dodot iespēju ikvienam atbalstīt dabisko pļauju saglabāšanu un atjaunošanu. Un tad pagājušajā gadā vēl tāda jauna iniciatīva arī domājam, ko darīt ar dažādu veco zāli. Tas ir upcycling Grāslēna sadarbībā ar cits puses zemnieku. Mēģināsim uzsākt granulu ražošanu, precīzāk zemnieks sadarbībā ar mums uzsākt tīri, mēģinot rast risinājumu, ko darīt ar pāraugušu grīšļainu zāli, kur var pļaut tikai jūlijā, kad ir putni izliktojuši, tad es meklētu jau cits risinājums, ne tikai, kas jau ir ārpus tādiem klasiskajiem zālē apsaimniekošana, bet tas
katrs šis viens elements tomēr liekas kopā, lai tos dabisko zālāju atjaunošu, saglabātu un uzturētu un nodrošinātu, dot viņam iespējas un saglabāties. Un tad tie mūsu praktiskie zālāju atjaunošanas pieredze vairāk ir, teiktu, 3 tādām iniciatīvām. Bija Grāslaiva projekts, kur ietvaros mēs kopā ar 11 zemnieku saimniecībām veicām gana daudz un plašas biotopu atjaunošanas darbus viņu saimniecībās un izmēģinājām dažādas metodas no ielām. Pat paldies sadarbībai ar Latvijas universitāti arī spējām sekot līdzi un saprast, kas strādā, kas nestrādā un kura no tām metodēm būtu jāmaina un kur mēs varam izmantot un testēt tālāk. Un arī izveidojām mūsu mobilo ganāmpulku, ar ko sniedzam noganīšanas pakalpojumu pārsvarā pašvaldībām valsts, bet iestādēm tīri apsaimniekoja dažādus grūti sasniedzamus, maz izmantojamus un dabiskos zālājus, kur savādāk bija pārāk grūti integrēt tādā normālā saimnieciskajā vidē, bet ir arī pāris vietas, kur mēs sadarbojamies ar privātiem zemi īpašniekiem un noganām viņu platības. Tad šo iesākto darbu mēs turpinām Grāslaiva 2 projektā, kur jau ar citās 9 saimniecībās arī turpinām biotopu atjaunošanas darbus. Vides risinājuma institūts ir šī aktivitātes ietvaros ir uzsācis sēklu ražu, dabisko zālēju sēklu ražošanu un ceram, ka pēc kādiem 4-5 gadiem vismaz Latvijā būs arī tās pirmās sēklas beidzot nopērkamas, brīvi pieejamas, nopērkamas un izmantojamas ikvienam savu dabisko zālēju atjaunošanā. Un arī šajā reizē mēs sadarbojamies ar Latvijas universitāti, arī mēģinot atrast tos labākos risinājumus, jau katrai vietai labākās metodas un pateicoties universitātes citīgajiem darbam, mēs spējam sekot līdzi un gūt to atgrieznies saisti un saprast, kas strādā, kas nestrādā, kurā vietā un kas būtu jāuzlabo. Un tad, pilsētas pļauju projekts, kurā ir jau pateicoties Rūtas sniedzas iniciatīviem un aktivitātēm, kas tāds savaļu sēklu dzinēji vākšanas un izplatīšanas tāds dzinēju spēks, un kas arī gana daudz un vērtīgas pieredzes atziņas un informācijas gūstam no tā. Tad, kāpēc tad mēs šos jau visus 20-30 gadus ar zālājiem, kāpēc tieši zālāji un kāpēc mūs tas uztrauc rūp un kāpēc tik ļoti mēs par viņiem iestājam? Es domāju, ka viens ir pārskatīt pirms 19. pirms Covid laika iesākto gribu pļauju semināru sēriju, kad pirmajā seminārā Solvita Rūsiņa labi stāstīja, kāpēc pļaus, kāpēc jāsargā, ko darīt un kā atjaunot un kas tam zālējām ir nepieciešams, lai viņas saglabātu, kuras to lekciju ieraksts arī var atrast mūsu YouTube kanālā, vienkārši ierakstot Latvijas dabas fonds un paskrulēt uz leju, tur var atrast. Solvits un arī daži mūsu Grāslaiva partneru pieredzes stāstus, kur viņi dalās savā pieredzē, kā tad viņiem ir gājusi to pļauju atjaunošanu līdz šim, un arī uz šī semināra ieraksts ies šajā listē rindā, un tos arī pēc tam varēs paskatīties, un arī turpmāk ir plāns atkārtot un aicināt cits eksperts un likt dalīties ar šo zināšanām. Bet tad īsumā, tas jau, ko no Rīta teica, kad pirms 100 gadiem tie zālāji bija 30% no Latvijas faktiski atradās te, jo jebkurā vietā dabiskiem zālējiem raksturīgie augi bija izplatīti. Šobrīd ir tie knapi 0,9%, bet tādas īsteni labas pļaus ir tiešām daudz mazākā. Pēc dabas skaitīšanas rezultātiem izcils kvalitātes zālējiem mēs bija 10 hektāri vai kaut kas tam līdzīgs. Un tik slikti ar tiem zālājiem faktiski. Un tas dramatisms tajā ir, ka tās sarukums ir tiešām bijis noticis ļoti strauji, ja mēs klausamies. Kādreiz skatījāmies, ko Briti un Rietamērā tur saka, pēdējos 100 gadu laikā sarukuši par 97%, likās ārprāts, tas tiešām dramatiski, bet pārēķina tos 30 uz 0,9, pēc mēs jau turpat esam tie 97% 100 gadi. Skaidrs, ka tādā sugu attīstības un evolūcijas ceļā tur neviena suga netiek tik straujam, lai kā viņi spētu pielāgoties, nespēja tik straujām izmaiņām, nespēja izsakot līdzi, un tad tas zemākā bildīte, kur var redzēt, ka tieši tas straujākais kritums vispār kopš 50. gadiem, kad bija masveida meliorācija, tas ir 50 gadu laikā faktiski tik dramatiski strauji ir sarukuši tās dabisko zālāju platības.
Un jā, viens ir zālāja, mums it kā liktos, bet evolūcijas gaidā ļoti daudz sugas ir saradušas un pielāgojušies zālājiem. Tā ir neskaitāms taureņu sugas, kuras, piemēram, ir šauri specializējušās, piemēram, kā šis skabiols pļauraibens, kurš kāpurs dēļ tikai uz pļavas vilkmēles audziņiem. Pļavas vilkmēle mūsdienās vairs nav tāda, visur sastopama suga, bet, ja ir suga taureņas, kurš ir tajā attīstībā ir izlēmis, ka viņam ir ļoti nav ko tur dēt olas, kur pagadās, ko visur ir vilkmēles, fokusēšos tam un ka viņam būs sava niša, ko viņš aizpildīs. Bet hopā, tad paiet 50 gadu un tad nabaga taurenim es varu iztēloties. Nevar, kā tāds taurenis var atrast, ja šajā pļaurājbeņi ir sadējuši olas visās tajās pļavā esošajās vilkmēlēs, kā lai viņš atrod to nākamo pļavas vilkmēļu pļaveņu. Mēs līdzīgs, tie, kas skatās mūsu tiešraidē, var asociēt. Pirms pāris gadiem bija tāds stāsts melnā stārķa, bēdīgs stāsts, kur bija stārķis atradis brīnišķīgu ligzdu, bet izpušķojas, bet viņam neatradās stārķa. Viņam likās, man liekas, mītiski, kā arī tur ir 50 stārķi, kā viņi var tādā milzu Latvijā satikties un kā viņi to atrisina šādu veidu risinājums. Tas pat par to, tiem pļauraibeņiem. Ja arī otrs stāsts par savvaļas biti, kurai vienu kāpuru izbarošanu vajag vismaz 5 ziedošas augus. Tad ir liekas, cik puķainām tām pļavām jābūt, lai tāda spētu pastāvēt tādas veselīgas kukaiņu populācijas. Un tie ir tikai 2 piemēri. Katrā pļavā ir tur simtiem sugu, kurām tur būtu jādzīvo un kur nodrošina tās pļavas eksistences. Ir aputeksnēšana, gan pļavas augu aputeksnēšana, gan arī kultūra augu mūsu aputeksnēšana, jo arī rapšu laukos ir daudz bites un daudz kukaiņu, bet tur tās ir vietas, kur viņi iet lidot, kur baroties. Tos kāpurs jau viņiem vajag dēt tajā dabiskajā vidē. Līdz ar to, ja mēs tās pļavas un tās dabiskās vidas paliek aizvien mazāk, mums arī ar laiku sāk pietrūkt, kas mums aputekšņai tos kultūras augus, par ko jau daudzi rietumos runā. Tad par to atgriežoties pie tās mūsu pieredzes, Grasslife projekta ietvaros, par ko es zinu vislabāk un arī uz ko es šo stāstu balstīšu, tad tās pamatmetodas varētu dalīt tādās 5 grupās. Viens ir aizaugušās pļavas, otrs ir, kuras būtu pirmās, ar ko sākt, tad ir otrs nodrošināt atbilstoši apsaimniekošanu, pastatīt, un tad skatīties, kas ir jādara tālāk, jo varbūt ir mazliet jāpielāgo veids, kā mēs tur saimniekojam, un ar to arī pietiek. Tad trešais būtu sēklu ienesīja, tajā dabiski, ja saprotam, ka tajā esošajā pļavā vairs nav nevēlam sugu ierobežošanu, ja saprotam, ka nav vērts tur nest, jo tur visas sēklas tāpat, viņas neizdzīvos tajā esošajā vidē. Un tad pēdējās tās drastiskākās metodas būtu auglības mazināšana un hidroloģiskā režīma atjaunošana, kas jau tādi lieli un tādi darbietilpīgi darbi. Tad no sākuma skatoties, par aizaugušo pļavu atjaunošanu, tad, kā jau Rūta minēja, kā jau droši vien rītasajā sarunā jau nojautāt, ka tā pļavu veidošana, sugu ienešana, tas tomēr ir ļoti tāds darbietilpīgs, lēns un tāds sarežģīts process, ka tā primāri svarīgi tomēr tiešām būtu saglabāt tās vietas, kur tad ir tie senie zālāji, kur viņas vēl ir saglabājušies, kur varbūt pietiek ar krūmu koku izciršanu un darīt kaut ko nedaudz, un kuras var pēc tam, kur jau tās sugu sēklu bankā kaut kas ir palicis un ir vieta, no kurām augiem izplatīties tālāk un no kurienes mums viņas paņemt. Tad, kā var zināt, ir vai nav, tas vienkāršākais ceļš būtu paskatīties lada kartē, kas varbūt nav tāds standarts, bet mēs tur ļoti viegli ierakst kadastru numuru, piemēram, un tu redzi, vai ir vai nav nokartēts. Ja tur parādās krāsojums vai strīpojums, tad var tālāk meklēt dabas aizsardzības pārvaldes lapā, paskatīties, ka tur ir tā datubāze ozols. Pēc tam tos linkus varēsiet apskatīties sīkāk, kur arī ierakstot pēc kadastru numuru, viņi vienkārši ir smagnējāk, tāpēc es parasti sāktu ar ladu karti, bet tad ozolā var apskatīties, kāda veida zālājs tur ir, vai, ja tas ir potenciālais zālājs, ka viņš ir atzīts, ka viņam ir iespēja par dabisko zālāju kļūt. Bet, ja šajās datubāzēs tā informācija neuzrādās, tad kā jau arī Rūta minēja, arī ir vērts paskatīties vecās kartas. Mums arī entuziasti ir izveidojuši tādu brīnišķīgu vietni Vēsturi dodies LV, kur var apskatīt dažādu laiku vecās kartas arī pēc
es tagad nepateikšu, vai pēc kadastrēja meklēt, bet katrā ziņā pēc mūsu laika kartes var sameklēt vietu un pastīties, kā izskatās vecajā kartēs. Ja tur ir vietas ar ķepiņām, tādām divām, tā kā pēdiņām, ka tas ir veids, kā apzīmēt vecos zālājus, tad ir arī vērts domāt, ka pat ja tā vieta ir šobrīd aizaugus un šķiet, ka tur nekā no pļaus vairs nav palīdzis, bet ja tas ir senais zālājs, tad varbūt ir vērts tomēr padomāt un uzsākt tās pļavas atkrūmošanu, atjaunošanu, ka vispirms un tad domāt par kaut kādu jaunu pļauju veidošanu vai kaut kādas senu atmatas dabiskošanu. Tās būtu tās primārās vietas, kurām fokusēties. Un arī mēs savos projektos, tās ir vietas, ar kurām mēs sākam un kā mēs nonākam pie vietām, kur mēs tos zālājus atjaunojam un veidojam. Koku un krūmu ciršana ir tas primārais, ar ko parasti sāk šajās vietās. Un tad arī tas, protams, nav viegls un lēns process un vienkārši, ietver daudz un dažādas darbības. Tas būs gan ciršana, izvākšana, zaru lasīšana, frēzēšana, atvešu pļaušana, un tas skaidrs, ka katrai vietai kādi 4-5 gadi paiet, lai no tās pilnīgi aizaugušas un mežainās vietas mēs nonāktu atpakaļ līdz zālājiem. Šeit es arī gribēju piebilst par to, ka šāda skaidrs, ka tik ļoti aizaugušas vietas nebūs iekļautas lauka atbalsta dienesta bioloģiski vērtīgo zālāju datu slānī, piemēram, bet ar šo gadu tomēr mežmalas zālāju malas krūmājas ir iespēja arī ir atļauts to atkrūmošanu un frēzēšanu veikt tajās platībās, kas tiek pieteikts lauka atbalsta dienestam, par ko tiek saņemts jau atbalsts, kas līdz šim likās, ka tajās vietās jau nevar neko necirst, ne līdzināt. Tad ne ar šo gadu arī šādās lietās var droši darboties un saimniekot un atjaunot, uzsākt atjaunošanu bez īpašiem saskaņojumiem un sankcijām. Tad par to atjaunošanās procesu ielika pāris bildītes, kā izskatās tā vietas mainība pēc krūmu izciršanas, frēzēšanas, un tad var redzēt 8, 9, 4 gadi. No vietas, protams, atšķirās, bet ja ir vietām, kur ir bijis lapu kokaināks, puķis jau būs parādījušās, bet tomēr viņš tāds skaidrs, ka arī pēc tiem 4 gadiem var redzēt, ka viņš nav tāds sens zālājs, ka tur ir tā vēlēni vēl nav attīstījies, izveidojusies, būs vēl atsvekti laukumi vai kaut kādi celmu vietas redzams, bet tomēr ir gana puķainu zālāji var iegūt arī šādā periodā bez īpaši piesējas, ja tā suga jau tajā sēklu bankā vēl ir saglabājusies un pa malām būs kaut kāda mežmaliņā būs vai tajā grāmoliņā būs kaut kāda sugas palikušas, vēl tām sēklām būs iespēja ienākt no kurienes, ja tas ir senie zālāji, tad viņi arī bez īpašām tādām turpmākām sēklienes pasākumiem jau dažu gadu laikā var sekmīgi atjaunoties. Un te vēl 2 piemēri. Pirmais varbūt netik krāšņs un ziedošs pēc rezultāts pēc 4 gadiem, bet šeit lejas daļā no Ziemeļgales brīnišķīgs piemērs, tad šeit kā izskatās pēc tam, kad ir safrēzēts, faktiski melnzeme nākamajā gadā usns, bet 3. gadā jau ir skaista ziedoša ainava, krāsaina ar daudz ziediem. Skaidrs, ka tas ir noķerts labākais mirklis tajā brīdī, kad zied pulkstenīts, kad zied asinzāles un tie 9 vīru spēki. Jā, pēc tam 3. reizē pēc margrietiņas, vēl 3. bilde, kas ir tas krāšņais skats uz šādu veidu pļavām atkrūmotam, bet skaidrs, ka tur redz, ka tas vēl ir tālu no dabiskā zālāja, bet tā attīstība tur notiek, ja turpina pļaušana vai ganīšana, skaidrs, ka tā sugas nāks atpakaļ un tas dabiskais zālājs atjaunosies ļoti ātri, ka bez speciālām kaut kādām papildus darbībām, līdz ar to tas tā kopējais, ir vērts fokusēties uz šīm vietām, jo tas kopējais darba apjoms, kas ir nepieciešams, lai tos sugas dabūtu atpakaļ daudz īsāks un mazāks, lai gan tas skaidrs, ka tā pirmā investīcija un tas pirmie darbi ir tādi grandiozi un lieli. Tad vietām arī pēc krūmu ciršanas, kur saimniekiem ir interesi par, kuri piemēram, lopkopības saimniecības vai ir baža, ka tajā vietā varētu būt daudz nezāles sēties, ka vietās, kur krūmi tiek veiktas ir ar kaut kādām atmatas vēsturēm, ja ir bijusi liela krūmēna pļauja un pa vidu ir kaut kāds mednieku lauciņš bijis, kas skaidrs, kur ir arts un kultivēts un kur tās nezāles sēklas būs daudz, ka tad šādās vietās mēs
esam mēģinājuši arī pēc frezēšanas iesēt stiebra zaļu maisījumus, vai tas ir viengadīga airena ar cerību, ka viņi izsals un viņi palīdzēs citai veģetācijai nostabilizēties un izveidot ātrāk velēnu. Vai sarkano auzenu pļavas skarentas ir mēģinājumi izvēlēties tādas mazāk ekspansīvas sugas, kuras nevarētu cerīt, ka viņas nesāks dominēt tajā pļavā un ļaus ātrāk ienākt arī citām augiem, kas nav tik ļoti ekspansīvas un tik dominējošas. Kopumā tas efekts labs, jā, īpaši nezāles un dažas pērkons, bet kopumā principā tur tāds kā ušņu lauks, kā bija tajā pirmajā iepriekšējā kadrā, šajās vietās nerādās, un tā rezultāts ir labs, pļavas ir ganāmas, pļaujams un izmantojams, bet, ja mēs domājam par to atjaunošanas ātrumu, tad tomēr secinām, ka tajās vietās, kur netika tās citas sugas piesētas, kamēr stiebra zāles netiks sēts, ka tā atjaunošanās ir ātrāka. Varbūt var redzēt šajā bildītē pusītē, te ir sētā daļa, te ir nezālaiņā daļa, kur pirmajā gadā smuka dzeltena, bet tās ir pērkonas nezāles, kas ir nezāli, jā, tad nākamajā gadā tā starpība izlīdzinās, bet tomēr tāds sugu sastāvs ātrāk atjaunojas tajās vietās, kur netika sēts. Un ja jāizvēlās tām sētajām augām, tad tās tajās vietās, kur sējām viengadīgo aireni, tur arī tomēr ātrāk atnāca atpakaļ nekā pārējās. Precīzāk, sarkanā auzena un pļavas skaraņu vietās, kuras ir mazāk konkurētspējīgas, augi ienāca ātrāk pārējie un viengadīgā airena, kas mums likās, ka viņi tad pēc tā pirmā gada, jo viņi ir viengadīga, ka viņi izdarīs to darbiņu un tad dos savu vietu citiem sugām, bet tad kaut kā tomēr tik labi tas strādā, jā, bet ja salīdzina ar tām, piemēram, vietām, kur tika sēta pļavas skarēna, tad tā atjaunošanās tomēr bija lēnāka. Otrs veids, kā veicināt ātrāk atjaunošanos, ir ganīšana, kas tiešām pierādīja sev ļoti efektīvi. Ja uzreiz pēc frezēšanas ir iespēja sadarboties ar kādu lopkopi vai ielaist savus lopus, tad tiešām atjaunošanās notiek daudz ātrāk. Jo īpaši, ja jau ganīšana ir uzsākt uzreiz tajā pašā gadā pēc frezēšanas, kad šeit ir daži attēli ar sienu izbarošanu frezētajās vietās. Un, ka pirmajā gadā jau ir tās vietas, kur bija barot lopi, būtiski izceļās. Un labums tāds, papildus labums, jā, kad tajā vietā ir vairāk stiebra zāles šajā brīdī sasējušās, un lopi uz turiem vairāk nāk aktīvāk ēst, viņi aktīvāk izvradāja atvases, un tas atvešu attaugšanas tas tempu, un tā problēma ir daudz mazāk, jo tad tā noganīšana notiek efektīvāk nekā tādās vietās, kur lopi tajā pirmajā gadā vēl netiek uzlaisti. Un tad vēl viena ilustrācija par to pašu, kas arī jau nākamajā 3. gadā pēc frezēšanas, 1. gadā jau uzreiz tiek uzlaisti ganību dzīvnieki, tad jau 3. gadā ir brīnišķīgi velēni izveidojusies un sugas ir atpakaļ zālājā, ja tas ir senais zālājs, kurš bijis ticis aizaudzis un pēc tam atmešots, kad pateicoties lopiņiem, kuri nogana gan attaugušo zālīti, gan atvasies, tad jau skaidrs, ka jau 3. gadā jau pļava izskatās pēc pļavas. Un skaidrs, ka pēc lopganīšanas tur ir nepieciešama atvešu smalcināšana tomēr tika veikta, bet tomēr tas atjaunošanās temps ir daudz ātrāks. Tad par to otro darbu grupu par apsaimniekošanas intensitātes maiņu, tas ir pat ja pļava nav aizaugusi, bet ja viņa šobrīd varbūt nav tik sugām bagāta un saprast, ko ar to iesākt un no kuras puses sākt, tad pirmais būtu pamainīt to apsaimniekošanas režīmu. Viens, te ir piemērs no pļavas, kas ilgstoši ir bijusi vēl pļauta. Tas ir no kaut kāda 7, 8, 9, 7 gadus vēl pļauta. Redzēju, ka tas sugu sastāvs ir būtiski izmainījies. Un tad pirmais darbs, ko sākt, domājot par šādas pļavas atjaunošanu, ir vienkārši pamainīt to pļaušanas laiku. Nopļaut 2 reizes vismaz pāris gadus un paskatīties, vai nopļaut to pirmo pļaušanu veicot jau kaut kad maijā, jūnijā, tām mazinot ekspansīvos sugus un dodot iespēju tām pļauju puķiem, kas varbūt pļavā vēl ir palikušas, parādīt sev un saprast, vai viņas tur ir vai nav. Jo, varbūt, ka viņas tur ir, viņas vienkārši varbūt nespēja izkonkurēt tās graudzās, kas tajās vēlās pļaušanas laikā ir savairojušās. Vai suņu burkšķi, piemēram, kas arī to tikpat sekmīgi dara.
Otrs gadījums, ja tā pļava ir intensīva pļauta, piemēram, kaut kāds piemājas mauriņš, tad arī ir vērts atstāt taciņus izpļaut, cik no saimniecības vajag, bet pārējo daļu atstāt nepļautu. Jā, vismaz vasaras sākumā pasietīties, kas tad tur ir. Varbūt nopļaut mājā, lai ir rodas sajūta, ka lielie augi un augstās graudzvēles nomāc to skatu, tad dot iespēju tiem augiem, kas jau pļaviņā ir, varbūt sev parādīt. Jo bieži vien arī mūsu tie mauriņi ir gana sugām bagāti un varbūt nav vērts daudzas no sugām vākt pēc tam, jo varbūt viņas tur pat pļavā ir sastopams un viņām dot iespēju izaugt, viņas turpat arī būs, un tad nav jādomā par brungalvīšu un pīpeņu un tam līdzīgu augu vākšanu, jo viņas turpat, viņām tikai nav dot iespēju. Un līdzīgi ar ganīšanu, tad apakšā piemērs ar ganīšanas intensitāti maiņu, kad saimnieks atcerās, ka pirms 10 gadiem pļava bija krāšņi puķaini, tad nedaudz pieaugot lopu skaitam un piekopjot neregulēt ganīšanu, ka lopu ganās, kur viņiem patīk, nevis mērķiecīgi vedot uz vietām, kur viņiem vajadzētu noganīt konkrēto laiku. Dažu gadu laikā tā pļava arī paliek daudz vienkāršotāk, un arī rodas seju, ka puķi tur vairs nav, bet kā Beku saimniecības piemērs rāda, atkal samazinot intensitāti, regulējot tos ganīšanas laika, pēc dažiem gadiem izrādās, ka tās puķis viss tur ir atpakaļ, viņiem tikai šajā 5 gadē nebija iespēja izaugt un sev parādīt, bet sēklu bankā viņām tur ir, lapiņas viņām ir, bet viņām vienkārši ziedēšanas iespējas netika dotas, un šo pamainot, jau vien mēs varam palīdzēt daudzām pļavām parādīt to savus skaistumu un to ļautājumu pļavu augiem saglabāties. Tad otrs veids, par agru pļaušanu vai ganīšanu, neizdevās tik ļoti raksturīgu fotogrāfiju atrast, bet šeit mums ir brīnišķīgs piemērs no vakarbuļu pļavām, kuru pāris gadus tika noganīt maijā sākumā, uz īsu brīdi, un tad faktiski tādu praktisku apsvērumu dēļ, gan tie lopiņi tika pārvest uz citu pļavu, bet līdz jūlija vidum ziedošie augi rada iespēju brīnišķīgi sev parādīt, kad viņiem bija nomākta tā pirmā lielās niedres, kamolzāles, tad tie augi, kas aug straujāk, ātrāk, ka tos vienreiz novācot, ka pārējie augiem vienkārši viņiem ir lielāks iespējas izaugt, izziedēt un sev parādīt un izsēt sēklas un savēroties atkal tajā pļaviņā. Trešais piemērs ar kūlas slāņu mazināšanu. Pateicoties, ka pļavas ir nelīdzenas, viņas tiek vēl pļautas vai ilgas gadus tika smalcinātas, kad tie pļavā ir uzklājies biezs vecās zāles slānis, kurš arī vienkārši fiziski traucē sēklām, kas ir kas tajā augsnē vēl ir saglabājušās, vai tiem audziņiem, kas tur vēl ir, tik līdz ziedēšanai un izaugšanai. Un te ir, to kūlas novākšana, pārsvarā recēšana vai noganīšana veicam, un šeit ir, tāds ārkārtīgi skaists piemērs, kur pēc pirmreizējās pļaušanas ar novākšanu, ja pirms tam viņa ilgstoši bija mulčēta, tā pļaviņa vienreizējas ecēšanas, ka nākamajā gadā viņa parādīja sev tik krāšņos ziedoši. Un faktiski tāpat nav īsti sena dabiskā pļauta, tāpat ir atmeta, bet šitajā ziedēšanas laikā viņa izskatās tik skaista. Tā jau kopumā tā veģetācija nav varbūt arī tik izcila un redz, ka tā ir atmeta, bet tajos dažos laikos un tāda vieta, kur vākt sēklas un tām sēklām izplatīties un būt, tad brīnišķīgs paraugs, ko var iegūt tikai nedaudz pamainot to apsaimniekošanu, kā mēs viņus saimniekojam. Un tad trešā lieta, ko tādās pļaviņās darīt un piekaukt, ir atgriezties pie tādas klasiskās apsaimniekošanas, kas ietvēra, vispirms nopļauj sienu, tad ganīja attālā. Un arī šeit mums ir vairāk piemēru, kur pāris gadus novācot sienu un tad ganot attālā, kad arī tiek būtiski mazināti lielo un agresīvo augu konkurenci un pļavā esošie ziedaugi var sev brīnišķīgi parādīt pēc šāda visnotaļ niecīgas apsaimniekošanas maiņas. Ja nav iespējams noganīt attāli, tad tas būtu tāpat otrā pļaušana kaut kad vēl rudenī vienkārši novākt to lieko zāli, lai viņa nākamajā gadā nav tik vitāli un var tik ātri neataug un nenomāc tos puķainos augus. Pēdējā lieta, ko darīt tādos ilgstoši varbūt nepiemērot apsaimniekotos zālājos, kuriem tās esošās sēklu bankas un sugu sastāvs ir vēl gana labs, bet viņas nevar sev parādīt un pamazām iznīks dēļ nepiemērotas apsaimniekošanas, tas ir zemes virsmas līdzināšanas. Daudz no mūsu zālājiem daudzos ir vecas izaru vagas, ir vecas risas
un dažādi zemes negludumi, kurus nav iespējams, pateicoties kuriem nav iespējams nopļaut zemu un novākt visu to zāles masu, ko būtu jānovāc, lai ziedošie augi spētu izdzīvot un izaugt. Un tas ir neko cits, jau tur nevar darīt, kā vienkārši jāņem un jālīdzina. Tad šeit ir uzskaitītie mūsu darbi, kas ir veikti pļavās. Tur vairāk kārt tecēts šķīvjots pa gadiem, kā ir darīts, mēģinot to darīt saudzīgi. Tas ir atstājot tādus fragmentus, kur tās risas un tos līdzenākos un puķēm bagātākos fragmentus neskarts, bet tur, kā redzam pēc bildēm, jau tajā 3. gadā, pat ja 1. gadā, jā, varbūt šī bildē vēl pat nav tās traģiskākais skats, bet tā no malas skatoties, bieži vien tās līdzinotās vietas izstāst, ka tur ir faktiski melna zeme, bet kā pēc bildēm redzam, jā, ka 1. gadā, nākamajā vasarā, protams, vēl ir atklāti zemes fragmenti un arī izskatās, ka nevar saprast, vai būs sabojāši vai izdarījuši labāk, bet tad 3. gadā jau viss ir atpakaļ un puķis ir izmanto iespēju tās, kas arī bija ilgstoši zem kūlas valēnas un zem lielajiem augiem, kuri tajā nelīdzenajā vietā spēja labi jutos un labi to izmantoja, kur nomāca ziedošos augus, kur tai pļavā vēl jau pirms tam bija, bet viņi tikai netika līdz ziedēšanai. Tad, ja pļavā laukumi ar ziedošiem augiem vēl ir saglabājušies, tad tā lieta, ko vēl būtu vērts, par ko atcerēties ikdienā, ir atstāt tos nepļautos laukumus, kas arī mūsdienās esošie noteikumi apsaimniekošanas to ļauj, pat ja tas platības ir pieteikts lauka atbalsta dienesta atbalsta maksājuma saņemšanai, tas ir līdz 0,1 hektāru liels laukums var atstāt nenopļauts vai nenoganīts, ja tajos nav kūlas un atvases, bet jā, tas pienesums konkrēta augu izsējas iespējas būtiski palielina, gan arī dod tās iespējas visiem kukaiņiem, tauriņiem un bitēm atrast barības bāzi tajā laikā, kad viss pļaus ir nopļauts, viņiem paliek saliņas, kur viņas var atrast gan augus, gan sev dzīves vietas un barošanās vietas. Un, jā, būtībā jau tas neprasa neko daudz, tad darba veicēji mazliet piedomāt un ik pa laikam pacelt varbūt to tehniku uz augšu un atstāt to laukumiņu, bet tas kaut kā, jā, pagaidām gan mums pašiem nevienmēr tas atcerās, un arī tāda ikdienas rutīna, tas ir vēl tālu no tā, lai tas būtu iegājis ikdienas rutīnā. Mums tāds sekmīgais piemērs no Ziemeļgāles Antrukas saimniecības, viņš katrā pļaviņā jau atstāja tādu šauru slaviņu, 3 gadus par to domāja, un iesāka pa vienam, otram, trešam, bet jau tas ir aizgājis tādā ierastā ritmā. Skaidrs, ka ne visus un nevienmēr, bet ir, kur gan saimnieciski, gan tajā dabas puķaināko vietu saglabāšanā, gan praktiski tajā pļaušanas procesā, kur jau viņi ir iespējams atstāt, tur viņus atstāja. Un tas arī ir būtisks pienesums šo dabisko pļauju, konkrēto pļauju sugu sastāvu saglabāšanā, uzlabošanā. Un, un kā es teicu, arī tos darbus pieļauju. Tad, ja ir skaidrs, ka apsaimniekošanas tās režīma maiņa ir skaidrs, ka to sugu tomēr nav tajā pļavā vairs saglabājušās, un tad šeit nekas jau cits neatniek, kā pienest, kā iesēt un kā ienest jaunu klāt tās trūkstošās sugas un ziedošos augus. Un arī šeit, ja iepriekš tāda velēnas atsekšana un augstnes bojāšana sēklu ienesē nebija paredzēta, tad ar šo gadu arī tas tiek pieļauts. Gan sēklas sēšana, zāles izklāšana, sienu izklāšana, augstnes sagatavošana, arī šos visus darbus šobrīd ļauj īstenot arī esošos dabiskos zālēs, par kuriem tiek saņemt maksājumi. Līdz ar to tas ir tāda faktiski jau darīšanas vaina, ka tas viss ir atļaujams un pieļaujams. Jā, Rūta jau pieminēja par, kur dabūt tās sēklas. Tad viens variants būtu, kur būtu vienkāršākais veids, ka sēklas varētu gribēt nopirkt, bet, diemžēl, kā jau Rūta teica no rīta, tad sēklas nopirkt šobrīd nav iespējams. Veikalos var dabūt, piemēram, krastmaļu izplatītās vai citu valstu sēklu paciņas, bet tās tomēr nav Latvijas sēklas. Tās ir Jaunzēlandes, Vācijas vai citās valstīs iegūt augu, un līdz to, kad ir zināms risks, ja mēs viņu sētu. Tās ir brīnišķīgs produkts, kur sēt pagalmos, dobēs un tādās vietās, bet neizmanto dabisko pļavu atjaunošanā, kur ir risks, ka tie ārzemju tās formas var sajaukties, sakrustoties ar mūsu dabiskajām formām un tādējādi izmainīt
gan to augu noturību pret klimatu, pret visādiem stresoriem, klimata apstākļiem un arī par ziedēšanas laikiem. Man negadījās dabot labu fotogrāfiju, bet mums ir brīnišķīgs piemērs no klidziņas apkārtnes, kurai vienā pļaus atjaunošanā mēs izmantojam zvaguļus no dažādām Latvijas vietām. Un tik tiešām mums ar pašiem par pārsteigumu, ka tas ziedēšanas laika atšķirās par 2 nedēļām. Par 2 ne, bet vismaz kaut kā vairāk nekā nedēļa atšķirās, kad sāk ziedēt no vidzemē vāktiem, tā kā būtu, vai ziemeļgaujā vāktiem, kā turpat attālu nav liela, bet acīm redzot tās lokālās populācijas atšķirās. Un tas arī tas, ko rietumvalsts kam cītīgi seko un mēģina nepieļaut, ka tās dabisko zālāju sēklas pārāk tiek krustots un maisīts. Un mēs ir tādi apzinīgākie britu, kas būtu, man liekas, tas lielākais tirgus un tāds vienkāršākais, mēs kur internetā var pameklēt dabisko augu sēklas, būs britu kaut kāds, būs 10-15 mājaslaps vismaz, kur dažādi ražotāji, bet apzinīgā no tiem arī pat nepieļauj iespēju viņas nopirkt citās valstīs, neievēru, tīri sekojot tiem viņu standartiem un tam faktiem, ka katrai sēklai tomēr ir jāpaliek tajā vietējā reģionā, lai saglabātu to ģenētisko daudzveidību. Tad otrs, kur varētu nopirkt sēklas, ir mūsu igauņu piemēri, kur tās Nordic Botanical uzņēmums, kas tomēr ir daudz tuvāks nekā mums un kaut kādā vismaz Ziemeļu Latvijā droši vien, ka būtu pieļaujams, ja viņš arī Tartu apkārtnē, tad tas reģions ir viens, varētu būt pieļaujams sēklu iegāde, bet arī tur tie apjomi šobrīd nav lieli. Viņi tirgo gan sēklu maisījums, gan dobēs, kā šajā bildītē, viņi sāk ar sēklu lasīšanu, vākšanu, bet tad arī ātri, jo saprat, ka tā lieta neies, un lai nodrošinātu to pieprasījumu, tad sāk audzēt jau tādas līdzīgi kā Rietumē Eiropā, kultūra augu dobēs, dabiskos augus, bet tas būtu tā otrs variants, kur meklēt un kur dabot, bet es pie viņa arī piedājumu vēl atgriezīšos, bet tad Latvijā ir zemnieku saimniecības tirgus, kur ir certificējusies un sākusi dabisko sēklu ievākšanu, bet pagaidām, ir pāris reizes tirdziņos piedāvājuši savu produkciju, bet pagaidām tie apjomi nav lieli, un tad ceturtais veids būtu, tas ceturtais elements šobrīd ir vidas risinājuma institūts, ko es piesaucu, ka Grāslē projektā viņi ir uzsākuši to arī dabisko sēklu audzēšanas biznesu, un te var redzēt tos viņu pirmos laukus, kur ir sasēti audziņi, kuru sēklas pēc kādiem 2 gadiem varētu jau būt kaut kur pieejams un izmantojams citu dabisko zālāju atjaunošanā. Bet tad par to, ka, lai kā tur nebūtu, šādā veidā iegūtās sēklas arī būs grūti izmantot tādiem lielu, normāli, tad apsēt 0,5 hektāru pļaviņu ar kādā vietā audzētiem sēkliņām arī nebūs vienkārši, kaut vai tāpēc, ka tas ir ļoti dārgi. Tīri savākt, jo arī šie audzētāji viņam iet dabā, vāc sēklas, audzē tos dīkstiņus, tādu iziet visu to procesu, kā šeit ir daži kolēģi veikuši un tikai lielākos apjomos, un tad viņas audzē, un tad viņas fasē, un tas jau arī ļoti daudz darbvietilbīgs, un tāpēc tas produkts tāpat sanāk dārgs, ja mēs paskatāmies uz britu lapas, man tās mūsu cenas droši vien būs līdzīgas, kaut kā tur jau neatšķirsies ļoti, kad līdz kāds mums nonāks līdz Latvijā, līdz tirgošanai, tas būs kaut kas līdzīgs, ja tā izsejas norma ir kaut kāda 0,5 grams līdz 2 gramas kvadrātmetra, tad sanāk, ja gribētu ar rudens vēlpienu apsēt hektāru lauku, sanāk tie kaut 20,000 eiro sēklu iegādē. Skaidrs, ka tas nebūs iespējams, ka tas tāpēc būtu mazi laukumiņi, kaut kādas mazas vietiņas, no kurienes tad varēs iegūt tās sēklu, kaut kādas paraudziņas, un pēc tam tad domāt, kā viņas pavērot pārējā pļavā. Tas sēklu sēšanas apjomi arī, ir tie 0,5 līdz 2 grami uz kvadrātmetru. Tas arī tāds visnotaļ loģiski apsvērumi, jo skatoties arī gan mēs paši esam skatojuši līdz, kā tās sēkliņas izaugu, izdīkst un cik daudz no viņām no tās sēkliņas var dabūt audziņus, gan arī kā šie paši britu audzētāji ir izpētījuši un sapratuši, ka
kad no dīkstspējīgām, no sekliņām, kuras ir pārbaudīts, ka viņas ir apoteksnētas, ka viņām vispār ir dīkšanas potenciāls, ka reāli sadīkst kaut kādi 5 līdz 10%. No dīksta līdz augam, no tiem izaug vēl tikai 10%. Tad ja tās ir 1400 sēkliņas paciņā, tas būs uz 2 kvadrātmetriņiem, tas ir 700 dīkstiņi uz kvadrātmetru izdīkst, un 70 dīkstiņi. Jā, 7 audziņi kvadrātmetrā jau izklausās, tas tāds, loģiski, ja tas izklausās saprotam, 7 puķītes kvadrātmetrā, tas varētu būt tas, ko es varētu gribēt, bet jā, tad ir tās 1400 sēkliņas, un no tām es varu dabūt to 7 audziņas. Kaut kā tā matemātika tur sanāk viss tāda sarežģīta un gara. Savukārt šeit Igauņu jau pieminētais Nordic Botanical mājaslapa, kur tāda cena ir bišķi mazāka, pa 2 eiro, bet vienalga. Ja mēs aizjām atpakaļ, jā, tad... es teicu 20,000 eiro sēkli iegādē, labi, Igaunijā bišķi lētāk, tie būs 10,000, bet vienalga tas arī nebūs nekas tāds, ko, es domāju, kāds atļausies savu hektāriņu apsēt ar lieldziedu vīgrieziem, piemēram. Igauņi pārdod arī sēklu maisījums ar sēklu vākšanas kombainu vāktas, tur tā cena ir mazliet mazāka, bet sēkla izsejas norma, tad tās nav attīrītas sēkliņas, tas būs sēkliņas ar visām čušiņām. Nav daudz, bet tur tie ir kaut kādi 15-25 grami uz kvadrātmetru, cik ir nepieciešams. Un arī tāpatās, lai šādu sēklu maisījumu izsētu uz hektāriņu, tas te paši būs kaut kādi 2,5-3 tūkstoši eiro. Izmaksas sēklu iegādēja vien vēl transportam un sagatavošanai un visiem citiem darbiem. Vai atšķirās, vai tas ir roku vākts vai mašīna? Jā, ja no roku vākt, viens kā ar mašīnu vākt, tad tas nevar zināt tos konkrētos saturu. Tas ir tur, kā gadās. Kas gadās, tas tur ir parasti procenti, ka tajā augšanas vietā ir tik un tik procenti šitāds audziņš, šitāds, bet tur nevar pateikt, ka tur ir 1500 sēkliņas šitādas un 300 šitādas sēkliņas. Savukārt, tāpēc tas arī ir veids, ka Igauņi taisa tādu sēklu maisījumus, kad viņi ārpus nevis ar rokām vāk to sēklu maisījumus. Arī Briti ir līdzīgi un tie citi valsts, kad kaut kādām mitropļauju maisījums, un tad viņas no tiem dobēs audzētajām sēklām samaisa, un tad viņi zina, ka man būs 1500 šitādas sēkliņas, 1000 šitādas sēkliņas, jo ja tajā sēklu maisījumā tur nekad nevar zināt, un tur tam nekad nezin, ja tajās dobēs audzētajām sēklām arī pēc standartiem un tiem priekšrastiem, kā tad viņas ir jāaudzē un kā viņas var tirgot, tad tur taisa dīkstības kontrolas un pārbauda un skatās, cik tur ir auglīgas, un tad jā, šitajiem mašīnu vāktiem, kas ir, tas ir, tad zinu, no kurienes vāc un kas bija tur, bet kas ir tas, kas nonāks līdz pjevai, tas ir tāds, tāpēc ir tāda cena ir mazāka un tās atšķirības. Bet vienalga, tāpat es šorīt skatījos, jā, šobrīd reku viss saldaut, tāpat neko arī tās dobēs vāktajās pie Igauņiem vēl var kaut ko nopirkt. Ir krājumi, bet jā, tajās sēklu mašīnas šobrīd ir viss, kas ir šogad bijis savākt, viss jau ir notirgots un šobrīd nekāda piedāvājumā vairs nav. Un tad mēs nonākam pie tā paša rotas sākuma, ka neko nevarēs darīt, tāpat arī turpmāk. Pat ja būs kāds tas laimīgais sēklu tirgotais, ražotais, tāpat nāksies vākt viņas ar rokām pašiem. Jā, tie ir iepazīt augus, iepazīt viņas sēklu vākšanas laikā, un tomēr latvieši tāda sēņotāja tauta, kad sēnes nav, vai vienā gaileņa ķocīts, otrā kulīt priekš sēklām, to ļoti labi var apvienot. Un skaidrs, ka viens pats jau neko daudz nesavāks, bet mums te ir brīnišķīgi piemēri, kur iesaist klases biedras, skolniekus vai citas pasākumus, uztaisa kaut kādu citu aktivitāšu ietveros, draugu ballītes, kas var arī, domāju, var savākt arī jau tādu būtiskāku apjomiņu, ko izmantot. Tad par sēklu vākšanu ar tehniku. Jā, tad viens mēs esam mēģinājuši ar veco laiku kombainiem, kas labības kombaini maz izmēra tiem vākt sēklas. Otrs tad, mēs esam ieviesuši sēklu vākšanas kombaini, līdzīgi kā Briti izmanto un Igauņi izmanto, kas arī vāc tādos sugām bagātās vietās, kur nokuļ sēkliņas, resītīvi tādu virstu sašķūrē tvertnē, un tad viņas tās sēkliņas var izžāvēt, izmantot un lietot turpmāk. Labības kombains, jā? Nav cita, jā. Tas kombains ir labības kombains. Es zinu, ka Dāņi diezgan kaut kā bija pamanījušies arī pirms 2 gadiem sāk izmantot. Viņi tur pirmajos gados kaut kādas tonnas savāca. Mums tālu līdz tonnām, bet kaut kā acīm redzot, ja gadās labas pļaus, ja tur labā laikā pareizā to var izdarīt, tad var ievākt diezgan daudz.
arī netīras, nezināms, tur kaut kas būs gatavs, kaut kas nebūs gatavs, bet tomēr, ja viņi pēc tam vēl izžāvē, tad kaut kādu ražu jau var iegūt, un tas ir diezgan izmantojams. Tad vēl esam mēģinājuši ar tā kā ielas taucīšanas tā virsi, tā kā tehnikas, tas mums pagaidām nelikās tās labs risinājums, jo, ka viņš tomēr izmantojams nelīdzinām vietu, tas ir ļoti līdzenu pļavu, un vajag ļoti tādu augstu zāli, ko viņš spēja savākt, zemo zāli. Viņš nespēja savākt sēklas, un šī ir ļoti, ļoti šaura vieta, kur viņi varētu izmantot. Un ir tāda brīnišķīga pļauja, kāpēc ne. Tad, ko mēs Latvijā vēl neesam mēģinājuši, bet arī rietumos Briti praktizē lapu pūtēju. Ko vienkārši pārmontē otrādā, ka tajā vietā, kur sapojuši lapas, ka to izmanto sēklu vākšanai. Paši neesam testējuši, kāds varētu izmēģināt un saprast, kāds strādāts arī varētu būt labs risinājums. Tas jāskatās uz sēklu, kad viņi ir šeit var, kad sēkliņa ir gatava, jāiet pļavās, jāskatās, ja tur ir daudz tādas sēklu, daudz augu, kuriem tajā brīdī ir gatavs sēklas, tad tas arī jādara. Un tur ir tā atšķirība, kāpēc tas sēklu vākšanas, tas vakuum, tā birsta ir efektīvāk nekā kombains, jo kombains nopļauj visu, kas ir gatavs un kas nav, neatkarīgi. Viņš paņem visu sēklas, savukārt ar šo agregātu, viņš tikai notrauc sēklu, viņš nenopļauj pašu zāli, viņš notrauc sēklas, kuras sakrīt tajās, respektīvi, tad arī ar šo agregātu var iet 2-3 reizes pļavai pāri. Kad ir agrās pļauju puķas ziedas, viņš savāc sēklas, kas tajā brīdī ir gatavs un kas ir cieši pie auga pielikuši, tās viņš nepaņem. Šādu materiālu pažāvējot, lielākā daļa no sēklām, kas būs, tur būs viņas gatavas. Jautājums, viņi būs aputeksnēts, vai viņas nebūs kukaiņi sagraustas un tam līdzīgi stāsti, bet vienalga vismaz tas sēklu materiāls. Un šeit ir tas parastais ielas laucītājs, kas mums te rezultāti nebija diezko sekmīgi. Es tikai kaut ko savāģi, bet nepietiekami, ka nav vērts risināt, jo vienkārši tās pļavas nav tik līdzenas. Pat tās pļavas, konkrētajā saimniecībā, kur liekas, ka viņas tiešām ir izcili līdzenas uz fona, tad tās ir nepietiekami līdzenas. Līdzīgi arī kombainam, labības kombainam arī faktiski, ka viņi ir grūti izmantot nelīdzenajās vietās vai nogāzēs un tam līdzīgi. Ko var izmantot to sēklu vākšanas kombains? Ražot pie Britiem, kur viņi arī rūpnieciski viņus ražo, viņi ir diezgan plaši izmantoti tieši dabisko zālai sēklu vākšanā. Tad par sēšanu, Rūta jau minēja, tad tas sēklas tiešām ir tik grūti un tik maz vākti, ka biežāk jau tomēr tie būs daži kvadrātmetri, kas tiek izsēts, un šeit ir sauņi ar 4 gramiem ar neatīrītām sēklām, kas atbilst tādam standartam, cik tad vajadzētu vienā kvadrātmetrā būt. Arī līdzīgi kā Rūta minēja, arī mēs mēģinām sajaukt ar dabisko zālāju augsni, tas ir kurim rakumos paņemt kaut kādas painas salasīt, samaisīt. Tas ir viens gan, lai drošāk izsētos, jo sēkliņas mēdz būt ļoti maziņas sīciņas, tad viņas nevar zināt, kur viņas uzpūs, jo viņas viss vienā savjā gadīsies, un tad vienā vietā būs visas sūri grūti lasītās dzirkstelītes, un pārējā pļavā nebūs neviena, tad viņas tam samaisa ar smiltīm vai kaut kādu līdzīgu materiālu, un tad izkaisa. Tā kā tie apjomi parasti nav lieli, tad līdz šim mūsu pieredzē sējam ar rokām, pieblietējam, tad nodrošinot vai ar kājām piemīdot vai rokām pieblietējot, lai tajās atsektajās un sējam atsektajās vietās, bet par to man būs vēl cits stāsts. Sēšanas laika tad vislabāk septembris, oktobris, un tas svarīgi, lai viņas tā sēkliņa nonāk atsektā vietā un lai pēc tam viņi tiek pieblietēti pie zemes, lai viņi nepaliek kaut kur vēlēnā kūlā, viņi neaizpūš prom, lai viņi tiek līdz zemē. Man vecmāmiņa teica, nevis parastām sēklām, vai tie graudus sēt, kad mēs sējām bērnībā pirms lietas. Jā, tad ja lietas viņi iesitīs zemē, tad nav jāuztraucās, ka vējš aizpūtīs, ka viņi paliks kaut kur vēlēnē. Tas ļoti palīdz, ja lietainā dienā tas ļoti labi to darīt. Tad, un ņemot vērā, ka tās sēkliņas tomēr ir tik grūti iegūstams un mēs vēl esam tālu no rūpniecības, tad bieži vien tiešām ir vērts iesēt kastītē, izaudzināt audziņus. Sākumā parastās dēstu kastītēs, tad izsēt tajos dēstu rauciņos, bet tad iestādīt lielākās podiņos un kad izstādīt pēc gada, kad jau tas audziņš ir dzīvot spējīgāks un konkurēt spējīgāks, jo te arī var būt kāds labs piemērs.
kaut kāds pļavas saulpureni, tā kā, siesta pika, ka gadu laikā viņi izaug kaut kāds šitāds maziņš bērniņš. Skaidrs, ka ja viņš grib viņu iesēt kaut kādā vietā, kur ir, nezinu, kamola zāles, suņu burkšķi, ka viņš vispār netiek līdz, pat ja viņš sadīgs, viņš netiks līdz gaismai, neizaugs, viņš tur, liels viņš neizaugs, neizdzīvos, līdz ar to tad ir vērts, ka viņi varbūt iestādīt lielāku audziņu, ka viņš jau ir konkrēti spējīgāks un viņš jau ir tā ātrāk, pēc tam izaug ātrāk. Tajā nākamajā gadā viņš attīstīsies ātrāk un būs konkurēt spējīgāks. Jā, jebkuriem šiem sēšanas darbiem ir ārkārtīgi svarīgi. Pirms tam veiktos sagatavošanas darbs, tas ir atsekt to augsni. Šeit ir piemērs, kur mēs esam darījuši uz vietām, kur ir kaut kāda celmu frezēšanas, vai tādi darbi veikt, vai te bijusi, kur ir bijusi zaru kaudze stāvējusi, klātesošie kolēģi kaut kur nolikuši spaini kaut vai pusvasaru pastāvēt, ka viņš izēd, ka viņš zem tā spaiņa apakšā vēl, tā esošā vēlēna iznīks, un tad tur tā ir vietiņa sēkliņā, jo līdz šim arī kurim ir akums laba vieta, kur to darīt, bet kurim akums tomēr ir maziņš, viņš ātri sazeļ, te vieta, kur izsēt sēkliņu nolikt, ir ļoti labi, tas augsts varbūt sadīgs, bet tur viņam ātri tā pārējā aizies atpakaļ tajā vietā, kur nomāks to, kur ir akumi. Ja tas audziņš tur sadīgs, viņam tā konkurence ir, pārējā auga konkurence būs pārāk liela, ja tas līdz ar to tad mēģināt pēc iespējas lielākus tos atsektās augsnes laukumus meklēt, izmantot un darīt tajos. Jā, tad ja tādi brīvie atsektās augsnes laukumi nav gadījušies, tad kaut kādu citu darbu veikšanas vai citu gadījumu ietekmē, tad, piemēram, cūkas sarakušas. Izlīdzina cūku rakumus, arī brīnišķīga vieta, kur sēt un gan sēkliņas, gan pēc tam sēkla zāli, ko es rādīšu tālāk. Ja ne, tad neko zemu nopļaut, tur ir mazie laukumi paredzēti, tad ir vismaz kaut kāds viens vai divreiz 2 metru laukumiņas nogrābt kārtīgi ar grābekli un tad izkaisīt tajos, ja ir tehnika pieejama, tad noecēt, bet varbūt šis arī nav tas labākais piemērs, jo tai atklātai augsnē jābūt, tā vieta būtu kaut kādiem 40-50%. Vismaz tā zeme iztīsies, zeme izstās vairāk nekā viņa tur reāli ir, jo tomēr apakšā jau ir velēna, bet vienalga tā kārtīgi sagatavotai vietai būtu jābūt diezgan melnai. Lai tiešām tās sēklas nonāk pie zemes un viņas tiešām tur viņām ir nomākta tā citu augu konkurence un ka viņām ir dot iespēju izdīgt un izaugt. Jā, mūsu pieredzē tā ir diskošana vai ecēšana vairāk kārtēji. Tas ir, kamēr viņš ir iegūstam kaut kādu šādu skatu, nevis šādu. Mēs sākām ar šādiem, bet sapratām, ka tik labi nestrādā, ka vajag 3 reizes pārbraukt ar tām ecēšām, lai tā atjaunošanās notiks sekmīgāk. Un arī esmu pielikusi citātu no ministra kabineta noteikumiem, ka arī šos darbus ar šo gadu var veikt jau tajos esošos dabiskajos zālājos, par kuriem tiek saņemt atbalsts. Tas ir veikt augsnes atsekšanu, lai bagātinātu sugu sastāvu. Tad par tos augsnes sagatavošanas efektivitāti un pārliecināties tepat botāniskā dārzā universitātes, kur ir Latvija Nature projekta ietvaros, tika izveidot eksperimentālie lauciņi, kur gan zema nopļāva un sasēja sēkliņas vietām, kur noņēma velēnu, un trešajā, kad vēl noņēma velēnu un uzklāja to dabisko zālāju augsnīti. Un tad šeit ir piemērs no tās velēnas noņemšanas vietiņa, ka pirmajā gadā, protams, viņš izstāst visnotaļ slikti, bet otrajā un trešajā gadā tās vietiņas, kur tā velēna tika noņemta, tomēr būtiski izceļās uz tām, kur tas pats sēkla apjomiņš un tas pats identiski sēkla maisījumi tika izsēti jau esošajā velēnā. Tāds brīnišķīgs piemērs, kur aiziet pastīties, kā tas ir tādā reālā vidē un salīdzināt vienu otru to metodu, kā to tika darīts. Jā, ņemot vērā šo sarežģīto sēklu stāstu, ir skaidrs, ka sēkla vākšana, to var darīt brīnišķīgi mazas pļaviņas, kaut kādas piemājas stūrītes, kaut kādas, ja mazi laukumiņi, kaut kādā esošajā zālājā, visu hektāru neapsējas ar tām sēkliņām. Ko darīt šajās lielākos apjomos, tad ir tā viena no plašāk izmantotajām metodēm ir sēklu zāles izklāšana. Tas ir atrast sugām bagātu pļaviņu, saprast, kurā brīdī tad viņi ir sēklām bagāti, un tajā brīdī, kad tur ir daudz tie audziņi, kuriem ir sēkliņas gatavas, tajā brīdī nopļaut, tai pašā dienā pārvest uz citu vietu, jo
plus ir, kad lielākā daļa sēkliņa paliek tajā augstnē, jo otrs veids, kā tad arī būtu izmantot sienu, bet sienas, liela daļa no sēklām izbirst tajā pašā pļavā. Savukārt, ja mēs ņemam zaļo zeltu un pļaujam īsi pirms daļa no tiem vēlamiem augiem būs jau pilnīgi gatava un cita būs gandrīz gatava, tad tajā brīdī nopļaujot pļaviņu, pārvedot, izklājot tajā pašā dienā, jo savukārt jā, jo tajā pašā dienā jau viņi ātri uzkars, lai viņi, ja viņi būs sakarsusi, tad arī daudz sēkliņas aizies bojā. Tas ir, to nevar darīt lielos attālumos, tas ir vietā, ko var dienas laikā nopļaut, pārvest, izklāt. Bet jā, tie rezultāti ir labi, pārnesās, jā, gan daudz sēklas šādā veidā mēs varam dabūt jaunā vietā. Un tad mēs esam mūsu pieredzē, bet tur arī tas pats stāsts, ka pirms tam ir cītīgi jāsalabo. Jāatsedz tā augsne ir zem, jānopļauj, ir kārtīgi jāsecē, lai arī šādā veidā ienestās sēkliņas tie nonāk līdz zemē un var iesēties. Un tad šeit ir viens piemērs ar apvalsts drubas saimniecību, kur tajās sēcētajās vietās izklājām zāli, tad vairāk kārt reiz tie zāli tiek izārdīta, ar ārdītāju, pēc tam savālot, novākta. Tad no tās pārnestās pļaus sēkliņas, ka ir nogādātas tajā vēlamajā vietā. Jā, tad šeit ir savukārt Ziemeļgaujas piemērs, kur tika ar rokām sagrābts, salikts. Un arī ar tehniku, gan ar rokām, gan tehniku salikts piekabēs, pārvests, ar rokām izkaisīts un izlīdzināts jaunajā pļavā. Tajā pašā reizē ir salīdzinājumi, kā to var izdarīt ar mēslu ārdītāju, kad dzīvē arī metode strādā, to var darīt arī ar mēslu ārdītāju. Uz vietas esot skatoties, šķiet, ka tas pat ir efektīvāk, jo viņš izklāja vienmērīgāk nekā ar rokām. Bet tas mūsu secinājums, ka tomēr ar rokām ir labāk, jo mēslu ārdītājs viņš vairāk smalkāk sasmalcina, un tās sēkliņas, kas vēl nebūs gatavas, viņas nenonāksies. Savukārt ar rokām izklājot to sēklas zeltu, izklāja ar to visu stiebru, un vismaz kaut kādas 4-5 dienas, kamēr viņš izklās, tas sēkliņi paspēja ienākties, nogatavināties un izbirt. Ar to tas sausais atlikums, ja tā var teikt, ar rokām darba vairāk, bet tā metode efektīvāk nekā ar tehniku. Bet, ja ir liels platības un nav darba spēka un kas var palīdzēt, tad skaidrs, ka tas arī ir risinājums. Ja sēklas zāle ir izklāta tādā plikā vietā, piemēram, tur būs frēzēta vai kaut kā citā veidā viņa izārdīta iepriekšējā veģetācija, tad to sēklas zāli var atstāt nenovākt, jo viņa arī nodrošinās tad aizsardzību, kas arī, ko var paturēt prātā pie tām ar roku sētajām sēkliņām, kad izsējot tikai sēkliņas, ja tā ir plikas augsnes, kas tā kā būtu, kur būtu noņemta augsts, it kā konkurenti ir novākti, tam audziņam ir iespēja izdīgt un izaugt, bet viņam ir lielāks risks, ka viņi kāds putns apēdīs, kukainis apēdīs, lietas nositīs, to dīkstiņu, respektīvi, tad ka viņš aizies bojā tajā procesā. Savukārt, ja paliek tāds plāns zāles kārtiņa, kas viņu tomēr pasargā, līdz ar to, ja tā sēkla zāle tiek izklāta vietā, kur nav esošā veģetācija, tad viņu var atstāt, bet, ja tas ir esošajā zālē, tad ir ļoti vēlams pēc sēklu izbiršanas viņu vienkārši savālot un, vai nogrābt un noņemt no lauka, lai viņi nebagātina, par vēl tad nenomāc jaunos dīkstiņus, kuras izaugs no tām sēkliņām. Un tad līdzīga metode ar sēklu sienu, kur tā priekšrocība, ka šo sēklu materiālu nav nepieciešams izkliedēt tajā pašā dienā, kas nozīmē, ka viņi ir pārvietot lielākas attālums vai pietaupīt līdz reizē, kad būs, piemēram, tajā dienā man tā augsne nav sagatavota, tajā vēlējamajā vietā, tad es varu uzglabāt, paturēt, nolikt drošā vietā savu sienu rulli vai savu sugām bagātā sienu gubu un izklāt pēc tam, kad man tā vieta ir sagatavota vai kad man ir bijis iespēja viņu pārvest. Bet tad jārēķinās, ka lielāks sēklas zudums būs tajā vietā, kopējais sēkla daudzums sienā būs mazāks nekā zālē. Bet dažas ilustrācijas, kur vienkārši ar parastu trimeru savāķi, sagrābju un pārved, izžāvējot kaut kādā drošā vietā uz kādu palagu, kur var savākt tās sēklas, kurš būs izbirošas žāvēšanas laikā, bet tikpat labi, tur var par konvencionāli labā vietā sagatavot pāris sienu ruļus, kuras pēc tam izkaisīt tajā vēlamajā vietā. Un tad tās metodas ļoti dažādas ir, ja ir piena lopkopis saimniecības vai kādu kaimiņi tuvumā, tad var izmantot tos barības putējus, kas labi izklāja vienmērīgi, kas nodrošina tad vēl citviet mēdzam izbarot sienu ruļus lopiem, kas arī labi strādā.
tas sugām bagātos, restīvi barot lops ar sugām bagātu sienu. Jums ir kaimiņš, kuram ir laba pļava, kurš vāc sienu, jums ir lopi, un jums ir pļaviņi, kur jūs gribētu dabūt puķis iekšā, tas arī ir labs risinājums, kā to darīt. Ja var arī tad visdažādākās veidas tehnikas, kā tos ruļus atritināt un pareizajā vietā izkliedēt. Un tur tas būs arī tāpat liels roku darbs bieži vien, bet darāms tas ir, un to arī var visu izdarīt. Jau tas priekšrocība, ka to var darīt septembrī, oktobrī, rudenī, kaut kad vēlāk nekā tos sēklu zāli. Tad vēl metode, ko esam mēģinājuši, ir velēnas pārstādīšana, kas ir efektīva, laba, bet tomēr ļoti ierobežot izmantojumu, jo skaidrs, ka tajā vietā, tā velēnas ņemšanas vietā tās zālēs tiek iznīcināts, un skaidrs, ka kaut ko tādu var darīt tikai vietās, kas ir, kur ir kāda sabiedriskā labuma, cita mērķa vārdā tiek veikta kaut kāda zālāja norakšana, un tad tas ir kaut kāda daļa no tā vecā senā zālāja pārvest kaut kur citur. Šeit konkrētajā gadījumā bija Limbažu pūras ceļa rekonstrukcija, bija skaidrs, ka tos tiek mainīt ceļa līkums, sabiedrības vārtā zālājas tika iznīcināts, un tad mēs mazu daļiņu no tās noraktās zālē pārvedām uz saimniecību arī. Metode efektīva, bet tehnikas iesaistīs daudz, process garš un sarežģīts un dārgs, rezultāti labi, sēklas pārnesās, bet tas būs ļoti ierobežot izmantojams. Tad par kurās vietās atjaunot, neatjaunot vai pienest tās sēklas vai nepienest, tas ir bieži vien būs pirmais darbiņš būs nomākt esošos ekspansīvo sugu konkurences, ja tur būs suņu burkšķi, kamola zāles, ciesas. Pirmies 3 gadi būtu nepieciešams pļaut 2-3 reizes, lai padarītu viņus mazāk konkurētspējīgas un mazināt viņu to dominēšanu zālā, ar intensīvu pļaušanu, apsaimniekošanu vai zvaguļu sēšanu, ko es nākamajā slaidā pieminēšu, lai tādējādi sagatavot to vietu sēklu izsējai. Skaidrs, ka šādā biežņā tur nav vērts ar sēklām nāk, jo tur tie jaunie dīks neizdzīvos un tā sugu, tas lielais darbs būs zudībā gājis. Tad par zvaguļu, Rūts jau minēja, kas ir pusparazīts, kurš labi strādā, kurš ņem barības vielas un ūdeni no graudzālēm, tādējādi nomācot to pārējo to graudzāļu vitalitāti un ļaujoties. Viņš ir viengadīgs tajā vietā, kur viņš izmirst, viņš arī dod iespēju sēkliņai izsēties. Varbūt bildi nav ļoti labi, bet to efektu var redzēt, ka vietās, kur tika sēdis zvagulis, viņš tā pilnīgi iekritusi tā augstā zāle. Apkārt ir kaut kādi vismaz 10-20 cm augstākas kamola zāles, tajā vietā, kur izsēta, ka viņš būtiski nodrošina to nomākšanas efektu, un tas ir labi redzams. Un zvagulis arī liela mēdz, kur viņš savairoties un kur viņi var mēdz pļaut, izskatās apmēram šādi, bet tajā gatavības laikā tas ir tāds arī bieži vien viegli savācams un iegūstams materiāls, kur izmantot. Un tad, kā to darīt, arī tā, ka sēklas iepirkt nevar, tad tāpat ir jāvāc ar rokām, jo visas izskaitītās metodas, vai arī tas pat vai vāc ar sēkliņas ar rokām, vai sēklu zālīt ar rokām, kur pēc tam izklāja arī sagatavo vietu, zema nopļauja saicē, izklāja pēc tam nākamajā pavasarī arī agri nopļauja, tās pārējās konkurencējošais soks dodot iespēju tam zagulim izdzīvot un tādējādi darīt to savu augsto graudzāļu konkurences mazinošo darbiņu. Un tad pēdējo metodi, pie kājas, kas būtu tāda viena no drastiskākajām, ko arī mēs esam izmēģinājuši, tas ir augsnes, kā tik galā ar tām nevēlējām sugām, es vienkārši nostumt augsnes virskārtu ar visām, gan liekajām barības vielām, gan nevēlamu augu sēklām, bet kas metode ir laba, strādā, labi, kā mēs šeit redzam, ka pirms tam bija 19. gadā bija vienīgas graudzāles, tad nākamajā gadā jau sasējušās brīnišķīgas dažādi indikātori sugu, un tad jau pēc šajā gadā savukārt tur vismaz 10 dažādas vērtīgās augu sugas zālējā tika konstatēts un jutās labi. Bet tas paralēli, pēc šāds rezultāts tika panāks, ka pēc tās augstnes virskārtas noņemšanas tā teritorijā tika izklāta diezgan daudz sēklu zāle. Un tādējādi panākta tāda būtisks uzlabojums dabiskošanā, tajā konkrēti zālē dabiskošanā. Bet tas arī būs ļoti nišīga
metode, bet tas fakts, ka tas, jā, kā sēkla ieneses paraugs, ja vieta tiek labi sagatavota, dota sēkliņām iespēja noņemt konkurenci, ka tas tiešām strādā labi un sēklas ieviešās, iedzīvojās un jā, tad jau 5. gadā audziņi vēl aizvien ir turpat un labi jūtās. Tur šobrīd dzelzeņu aspekti, bet pēc krāsas var ļoti labi saprast, kur tika noņemta velēna un kur netika. Par šo visu un visām citām metodēm sīkāk var palasīties dažādos mūsu sagatavotos informācijas materiālos, kur pieejam Grāslaiva mājaslapā. Arī uz konkrēti piemēru bāzes esam rādījuši, stāstījuši, kā kuru metodu izmantot un ar fotogrāfijām un konkrēts saimnieku piemēriem mēģinājuši ilustrēt, kā to darīt labāk. Un informatīvu materiālu sēriju plānojam turpināt arī turpmākajos mūsu darbos. Tad papildus informācija var dabisko pļauju ganību aizsardzības vadlīnijās, kur brīnišķīga Solvīts Rūsiņas sagatavotu grāmatu. Mēs tādu pilnīgi bībeli, kur var izlasīt pilnīgi visu, ko jūs varētu gribēt par pļavām zināt, kur arī pieejama dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā. Tad tie paši mūsu izgatavotie dabisko augu pļauju noteicēji, kuras savukārt var arī Grāslaiva mājaslapā PDF versija. Var telefonā lejuplādēt un iet un skatīties, kādi ir tie audziņi, kurus gribētu un kur viņas dabā labāk ievadīt. Vai mūsu YouTube kanālā arī ir gan daudz informācijas, ne tikai šie video lekciju materiāli, bet arī jau safilmētie dažādi sēklu ievākšanas materiāli, es domāju, par kuru daudz jau jūs būsiet pamanījuši un izmantojuši. Tad, jā, parādot, mēģinot atrast vēl kādu labu piemēru, ka tie mūsu sēklu vākšanas, sēšanas, tā vēsture vēl nav tik gara. Mums ir kaut kādi 4-5 gadi no tā sākuma, kas skaidrs, ka nav skaidrs, kas tad ir tajā pļaviņās ieviesties uz palikšanu un kas nav. Tad atļāvos izmantot Agneses Spriedes no dabas aizsardzības pārvaldes piemēriņu par Dunduru pļavām Ķemeru Nacionālajā parkā, kur, man liekas, tas bija kaut kāds 11. gads, katrā ziņā pirms 8 gadiem, kur arī tika noņemta velēna un izklāta sēklas sienas. Pēc 8 gadiem vietu pārbaudot, var redzēt, ka tieši tie laukumiņi tiešām ir sugām bagāti. Noslēgumā gribēju vēlreiz atgriezties pie tā pļavu skabiozu, pļauraibeņu un pļavas vilkmēlu stāst, ka to, lai katram vienam ir vērts, lai mēs atgūtu, ka Latvijas ainava ir sugām bagāta un tās sēklas ir pieejamas un tam taurenim ir iespēja atrast vienu vai otru trešo sugu un vietu, kur baroties un izdēt kāpurus. Tad, domāju, ir katra vieta, kuram ir iespēja savas sēklas un dabisko pļavu augus iestādīt un izaudzināt, ir atbalstām un brīnišķīgi. Nezinu, kaut vai tas būtu balkons vai pļavas vai pagalma puķu dobe, kā šeit ir igauņu piemērs ar mūsu pašu Mārsvielu, kas varētu brīnišķīgi izdāļot jebkuru pilsētu vai jebkuru pagalmu, jebkuru balkonu kasti un dot labumu ne tik arī dabisko pļavu augu saglabāšanai un visiem kukaiņiem un visai dzīvai radībai, no kas tā ir atkarīgs. Tas mans garais stāstījums varētu arī noslēdzies ar šo.